Tiesībsargs līdz ar valsts pārvaldi un uzņēmējdarbību guvis zemāko novērtējumu nu pat veiktā apjomīgā pētījumā par valstisko godaprātu. Šo pētījumu Latvijā veikusi Sabiedrība par atklātību Dēlna, un tā mērķis analizēt valsts institūciju efektivitāti korupcijas novēršanā. Tāpat kā Latvijā šāds valstiskā godaprāta sistēmas novērtējums veikts vairāk nekā 20 Eiropas valstīs. Stāsta Madara Līcīte. Latvijas valstiskā godaprāta sistēmas novērtējums ir vispusīgs 13 jomu pētījums, sniedzot ieskatu to spējā pretoties korupcijai un iesaistīties tās mazināšanā. Valstiskā godaprāta sistēmas novērtējuma galvenais secinājums ir, ka Latvijā ir atzīstami sasniegumi cīņā ar korupciju, bet, lai rezultātu noturētu, jāizdara vairākas lietas. Šobrīd pēc populārākā korupcijas novērtējuma indeksa, korupcijas uztveres indeksa, mēs esam zem vidējā un esam to valstu vidū joprojām, kur korupcija uzskata par lielu problēmu. Īpaši ņemot vērā politiskās nestabilitātes riskus, kas Latvijā visu laiku ir pastāvējuši. Pēc valstiskā godaprāta sistēmas novērtējuma visu zemāko punktu skaitu ieguvis tiesībsargs, valsts pārvalde un uzņēmējdarbība. Pētnieki vēlētos, lai politiķi ar lielāku atbildību izraudzītos tiesībsargu, kurā sabiedrība ieklausās. Ja mēs skatāmies uz ekonomiskajiem pamatiem, tad tur tas vērtējums ir ievērojami kritiskāks, kas ir 50 no 100 punktiem. Un šeit liela loma ir tādiem rādītājiem, kā Latvijas kopējām ekonomiskās tādam pārticības līmenim, kas ir kur Latvija ir 3. zemākā vieta Eiropas Savienībā. Pozitīvi tiek vērtētas vairākas institūcijas, bet maksimālie 100 punkti nav piešķirti nevienam. Tieši valsts sistēmai ir tādi pīlāri kā izpildvara, kā tiesu vara, arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un valsts kontrole ir saņēmuši visnotaļ augstus vērtējumus, un var teikt, ka šīs ir tās jomas valsts sistēmā, kuras ir tās relatīvi spēcīgākās. Vēl var arī īpaši pieminēt Centrālo vēlēšanu komisiju. Dēlna sagatavojas arī vairākas rekomendācijas, un viena no tām paredz lielāku to personu aizsardzību, kuras ziņo par koruptīviem gadījumiem. Biroja, protams, tas ir nostiprināta tā aizsardzība, un mēs, protams, jebkuru sistēmu un mehānismu jāpilnveido, tad pilnveidojam, lai uz tā pamata, uz fizisko, juridisko personu iesniegumiem mēs varam ātri, efektīvi uz uzticības pamata rēģēt. Līdzīgs pētījums vienlaicīgi tika veikts arī vēl 25 Eiropas valstīs, un visi rezultāti tiks apkopots šā gada maijā. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.